Sveiks, Kārli! Paldies, ka piekriti intervijai. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt, cik gadi tev bija, kad notika šī nelaime un kāpēc tev bija nepieciešams galvas implants? Tas viss notika 2014. gada 1. janvārī, jaungada naktī. Un tad man bija 20 gadi, un implants man bija nepieciešams tā, ka man paša kaulā parādījās osteomielīts, un viņu nācās izņemt un pēc tam ielikt protēzi. Jā, tātad, kurā gadā tu ieliki protēzi? Sanāk pēc gada, ja? Protēzi ielikt pēc 2 gadiem, jo man osteomielīts uzreiz neparādījās. Labi. Kārli, kāds implants tev ir ievietots? Kodebiks, un viņš ir individuāli izveidots 3D implants, jo viņš ir visā pieres daļa. Un šis implants ir no vairākām daļām kopā saskrūvēts, vai tas ir viens? Tas ir viendaļīgs implants. Un vai tu varētu pateikt, kurā slimnīcā tev veic šo operāciju un kurš ķirurgs? Manā šī gadījuma ārstēšanās, viss, kas ar to ir saistīts, notika Gaļezerā, neiroķirurģijas nodaļā, un ārsts bija Stefans Repcevs. Saki, lūdzu, cik ilgi tu pavadīji slimnīcā, tad, kad tev tika ievietots galvas implants, cik ilgi bija tas atveseļošanas periods tieši slimnīcā? Tieši pēc implanta uzstādīšanas tās bija kaut kādas aptuveni 15 dienas, 20, kamēr sadzījā brūce, un tika veikta magnētiskā rezonance, lai pārbaudītu, ka viss tiešām ir kārtībā un tika palaists mājās. Un vai bija kaut kāda speciāla norādījuma pēc tam atveseļošanas periodā, kas bija jāievēro esot ārpus slimnīcas? No sākuma tas ir arī kā pēc visām operācijām jāievēro miera režīms, bet nekā īpaši speciāla nebija. Speciāla norādījuma nebija. Skaidrs. Kā tu jūties šobrīd? Vai šis implants tev traucē vai tava dzīves kvalitāte ir kaut kā mainījusies pēc implanta ievietošanas? Nē, pilnīgi nekas nav izmainījies. Tādā ziņā, kad nejūtos diskomfortabli, nav galvas sāpju, nav nekāda problēma. Kārli, tu minēji interesantu faktu par galvas sāpēm pēc implanta ielikšanas, vai tu vari sīkāk izstāstīt? Jā, tādā ziņā, kad pēc implanta ielikšanas nav bijušas galvas sāpes, kas varētu rasties no implanta vai no kāds tā, nav nekāda. Vispār neviena galvas sāpe, ne pārstrādājies, ne slikti pēc sestdienas. Arī pie lielākā asinsspiediena vai kā nav nekāda diskomfortē. Bet pirms tam ir sāpējis vispār bieži galva? Pirms tam ir sāpējis galva, jā. Tad droši var teikt, ka tu kopumā esi apmierināts ar šo implantu izvēli? Jā, es noteikti, ja būtu vajadzībā vēlreiz to darīt, tad noteikti izvēlētos to vēlreiz, jo nav nekādu problēmu. Viss ir ļoti vienkārši, elementāri, saprotoši. Skaidrs. Liels paldies, Kārli, par interviju. Labs.